Sveiks! Tāds jauns admin pouch ienācis mums, ražots Eiropā. Diezgan interesants. Paņēmām vienu eksemplāru paši patestēt, pataustīt. Sapratām, ka diezgan foršs noteikti būs vēl. Šobrīd uz vietas Range Greens tikai. Bet ir pasūtāms jau, jā, un multikami būs, cerams, ka, ja būs baigā interese, es domāju, ka būs vispār visas iespējamās krāsas. Viņiem ir diezgan liela izvēle. Ir multikam tropiks, teiksim, ja tu gribi kaut ko tumšāku, bet tu gribi kamuflāžu arī, un kaut ko tādu interesantāku, tas ir tropiks. Tropiks diezgan labi strādā Latvijā. Spāņiem ir tā tropika veidīgais, viņš diezgan labi strādā, viņš tumšs pietiekoši. Un tad multikam tropiks viņam arī ir pieejams. Protams, viss cits, ja grib kojotu, ja esi no tādiem, kas kojots patīk, arī kojots ir un visāds flektārni, vudlandi, īsāk sakot, ja būs baigā interese, arī cits kamuflāžs būs. Bet šobrīd uz vietas Range Greens tas diezgan populārs. Multikams arī būs ar laiku. Un sākšu parādīšu, kāds tāds diezgan interesants. Diezgan kompakts, bet nav pārāk maziņš. Ir no interesantā ir divi veidi attaisīšana, aiztaisīšanai. Ir tāds banģijs ar plasmasas tādu aizdari, un tas ir primārais, tā kā viņš klusais tātad pilnīgi, bet iekšā mums ir, ja gribi velcro, gribi klasisko, tev neinteresē par troksni, nesatraucies, jā, mums ir klasiskais, mēs noņemam aizsardzību un lietojam velcro. Šo mēs varam vienkārši nelietot mums. Vai arī izmantojam dubulto, dubults neplīst, kā saka, jā. Iekšā mums ir diezgan liela kartes. Es neņemšu nost, ja būs baigā velcro troksnis, tas ir noņemams. Kartes tātad poučs ir noņemams pilnībā. Un tātad ieliekam karti, aizsargā bišķi no elementiem, jā, protams, viņam ir viena puse vaļā, bet, augšs redz viņi pareizi izdarīts ļoti, ko daudzi, teiksim, varbūt neizdara, jā, tas ir augša ir ciet. Tātad te ūdens tik viegli neizkļūst cauri. Ja, teiksim, kaut kur, protams, iemērksies, ies caur upi līdz kaklam, jā, tad, protams, ir viss. Bet tātad kartes poučs ir lielais, kuru mēs varam izmantot dažādi, jā, un tas ņemās nost. Un tad mums ir vēl nodalījums, grūti būs uz kameras parādīt, tur ir organizācija mazliet ar elastīgo tādu lūpu. Te var salikt visu, ko blociņus, kaut kāds, teiksim, protraktors un tā tālāk. Jā. Kompasu varbūt mazo papildus, jā, rezerves. Ir mums banģī, elastīgie lūpi priekš rakstām piederumiem vai kemlaitiem. Es gan nezinu, kāpēc tu iekšā liks kemlaitis, bet arī kemlaiti ies diezgan lieli, tur ies lielie marķieri, ja vajag. Un tad, visi līdzīgie priekšmeti, jā, kaut kāds varbūt pat nazīts, jā, mazāks, tāds kompaktāks, ja kaut ko kādreiz vajag. Vai tie multitūli, kas ir single tāds bez knaiblēm, jā, tie varbūt ieies dažādi, ir tādi, kur ir tikai kaut kāds nazīts vēl pāris piedarumu. Kas tev ir vajadzīgs? Admin pouch standarta karte, rakstām piedarumi un kaut kādi štrunti, protraktori, viss, kas vajadzīgs mapē, jā. Karte. Tad, principā, bija komentārs par to, ka gribētos rāvēju, viņš padārdzinātu visu konstrukciju, sarežģītu un vienkārši cena palielinātos. Vai tas ir vajadzīgs? Ja tu nekarājies kaut kur kājām gaisā, nezinu, vai ka tev tas būs baigi noderīgi, jā. Baigi nekritīs nekas ārā, jo būs ciet tev poučs, tad, viņš tev arī, bet arī netaisot, ja viņš ir vaļā, viņš realistiski tev grūti kaut kam izkrist pusi, saku, te ir elastīgā tāda, teiksim, var visus blociņus, visus protraktors var papildus nofiksēt, jā. Bet, rāvējs, jā, viņš sarežģīta konstrukcija, viņa nebūtu tik kompakta, un viņa būtu vienkārši dārgāka, jo rāvējs maksā arī ražotājiem iepirkt rāvēju konkrētā izmērā, piegriezt, tas viss ir piešūt, viņu pielīmēt, kā kurš izvēlēsies. Ja? Tas padārdzina visu produktu un tam nav vajadzība. Ja? Viņš
tas ir noderīgi, ja produkts ir vienkārši ar rāvēju, teiksim, ja viņam nav flaps, tad jā, tad tas ir ļoti aktuāli, bet šajā gadījumā mums ir flaps, mums nekas izkrist nevar. Priekšā mums ir standarta velcro panelis, te kaut kādas name tapes var uzlikt karodziņu mazāku, jā. Un tas tā, principā arī viss no priekšas, jā. Tātad mums ir no aizmugures, mums ir mounts uz 4 vajadzīgi biezumā, jā. Un, principā, jebkurš plate carriers, liela daļa čestrigu uz krūts reģionā viņiem jābūt, jo, principā, vai nu ir webbings, vai nu ir velcro vienkārši, tad uz tā tu nevarēsi uzmontēt. Bet, principā, lielākai daļai ražotāji, lielākai daļai ir kur uzlikt viņu, jā, jo, reizēm ir tur 5, 6 kaut kādi dīvainie vai lielie, tad jā, tev, īsti vietas nav. Vēl tāds moments, var teorētiski viņu izmantot arī, teiksim, telefonam, jā, ielikt iekšā, iekšā, diezgan liels, lielākais laikam nē, tomēr, bet mazākiem telefoniem var papildus, teiksim, ja tev ir atļauts telefonu ņemt līdzi, vai arī tev viņu vajag, jā, tur attaksam visam, tu vienkārši viņu var te ielikt, bet atkal neies visi, jo tas nav tam domāts, tas ir admin pouch. Un tāds ļoti vienkārši ir karte, noņemama pilnīgi un var izmantot. Labi, es atlīmēšu, būs troksnis. Kā redzat, diezgan stingri turās, un tam mēs vienkārši vai nu mēs izmantojam uz velcro, vai nu izmantojam šo lūpu elastīgo un izmantojam to kā tādu vienkārši pavisam vienkāršu admin pouch. Ja, mums paliek kabatiņa, mums paliek lūpi priekš rakstām piedarumiem vai kaut kādiem sīkumiem, un viņš kļūst daudz kompaktāks. Nezinu, grūti parādīt to uz kameras, bet varam izmantot arī bez tās kartes kabatas. Ja. Kartes kabata atkal saliekās, to mēs varam izmantot atsevišķi. Vienkārši kabatā es gan neliktu, jo viņam ir, diemžēl, tāda problēma, kā velcro īsti nekur, viņam tas mēl velcro paliek, tāpēc viņš bišķiņ plēsīs kabatu, ja ieliks kabatā. Bet, kritiski nav, formas biksēs neko daudz viņš nevar sabojāt, tomēr materiāls ir izturīgāks, teiksim, par kaut kādu civilo, ja. Līdz ar to var izmantot arī atsevišķi kartes kabatu, ja vajag ielikt viņu bikšu kabatā un izmantot admin pouch vienkārši kā parastāko admin pouch. Tāds ļoti vienkārši. Ja ir kādi jautājumi, droši raksti mums komentāri kaut kādi. Grib dzīvē paskatīties, arī droši uzraksti. Un šobrīd uz vietas Range Greens. Ja gribi citu, tad raksti mums. Lūdzu.